Ko? Sen nav braukts ar moci. Mocis ir noputējis. 4 mēnešus neaizbrauc. Māksim uz treniņu. Kas tev jāiefilmē ir? Kas te nu būs tagad? Paroči pēc 4 mēnešu pauzes izdomāju, ka vajadzētu uzgāzt. Pēc 4 mēnešu verdzības vajadzētu tā kā bišķiņ kaut kur uzgāzt. Nu, un tad ir jāsamaina eļļiņas, filtriņi. Aļikā, karoči, pasūtīju šitādu fīču. Domāju, ka nebūtu izturējis veco eļu? Nu, gan jau, ka būtu, īstenībā viņi baigi labā, vēl sarkana pilnīgi. Baigi labā eļu. Karoči, rekur oriģinālais, jā, jau bišķi padilis un salocīts. Un aļikā pat 3 eiro. Es nopirku šitādu fīču, pasies uz CNC, viņš uztaisīts. Iedomājies, tur ir ieliktas darba stundas. Tas ir nopietni. Un šis ir OM, Tas ir OM, jā. Pasies šitais pat krūtāks. Nu jā, un tad kroči eļiņas, jā, filtriņi, jauna gaisa filtriņi, eļas filtriņš. Šitāda figņa uz. Šitā tā smaržīgā eļiņa, kura pēc šampūna smaržo. Jā, viņa reāli smaržo pēc šampūna. Žēl, ka nevar tā kamerā ievāst. Jā, tur var kā tā nevar. Vispār nebija sadilis, kā jauns. Visu tu tagad ņemā. Zobu. Jā, bet tu pasies, kā viņš sadzīja. Varēja nemainīt. Nē, jā. Ņem rezervē paņem. Kas tu vispār notiek, Daniel? Kāpēc tu vispār kaut ko tu skrūvēji? Pasties, kāds krūts bremžu hebelīts. Redz kā tur... Tagad tu būsi baigais bremzi, jā? Es tagad varēšu rīktīgi bremzēt. Lamāsies, kad pārāk lēns tāds braukt. Jā. Ot, jāliek klāt atpakaļ pāniņai. Jā, motora aizsargiet. Filtriņš gaisam. Jauni filtri. Pirmo var neeļot. Jā, uz smilšu prasa kā reiz. Kā tad es viņu tur salasīju kopā? Jā. Šito jau varēs taisīt. Nu jā, tu jau ne tikai mašīnā motors līdz. Es arī īstenībā parādi vēl, ka mēs motoru likšu tur to bokseri. Redz, ka šitām te arī motors. Šitām nē, bet šitām. Jauns blīvs sapirkts, viss šitam arī taisīs motoru kapitālo remontu pilnīgāko. Kāpēc vispār, sporta mašīnām, tur tie sporta filtri un močiem un kam tur, kāpēc viņi jāsmērē ar to eļļu, jā? Redz, viss ir tāds eļļains. Tas zilais tā ir tā eļļa, jā? Speciālā eļļa. Jā, tāpēc, kad pie tās eļļas pielīp visi netīrumi, redz kā? Jā, pilnīgi pors cieti. Pielīp, jā. Bet viņas neizvēl cauri. Viņi tur pielīp paliek ārā, tāpēc jāsmērē tā eļļa obligāti. Un man bija manā vēsturē ir bijis tā kā viens klients, kurš nezināja, ka tas jādara. Un kaut kas tā kā neiet. Čo tad neiet? Kaut kā tā kā nav. Noņem to filtru un tur vienkārši zem filtra ir šitāds viss. Man bija tāds, skaidrs. Filtrs aizdambējies reāli. Kuram tas bija? Tas bija vienam Yamaha TDR 125. Nu, tad viņš vairs nebija 125. Jā, tad viņš bija kaut kāds 25. Vai šis ir daudz vai šis nav daudz? Zini kā Rihardam Vēl var braukt. Rihardam viņš varēja to visu ķēdi aplī uztaisīt. Ko tādi p***? Jā. Bet... Aidnārs gribēja rekordu uzstādīt. Pats stulbākais jau tajā visā, ka tu var jau nemainīt to ķēdi, vienkārši vienā brīdī viņa trūkst. Un tad ir pa mugu. karteriem, un tad ir karteri beigts viss. Un ja tu vēl tādā brīdī brauc uz krokšiem? Tad krokši pārto par flip-flopiem. Nu, ko mums mācīs šodien Daniel kungs? Kā saiļot gaisa filtru? Tā, jums ir nepieciešams gaisa filtrs. Jā, nepieciešams. Šajā gadījumā tas ir speciāls trauks, kurā tu to jums ir vajadzīgs speciālais trauks. Ja nē, tad jūs to nedrīkstat darīt. Neatkārtojiet šo mājās, jums nav speciāls. Ielējam gaisa filtru eļļu 206. Jā. 204 nedēļ. 204. Arī 205 un 207 nedēļ. Es te varbūt pārspīlēju, bišķī tur nevajag tur tik daudz. To jau priekš sevi. Bet jā, pa lielam mēs viņu iegremdējam iekšā, izspaidam un tad vienkārši mēs žmiedzam.
Galvenais obligāti cimdus, jo tā eļļa diezgan pretīga. Kaut gan, teorētiski eļļai vēl var bez cimdiem, bet, lai noņemtu eļļu, ir vēl cita ķīmija. Un to gan nevar bez cimdiem, viņi tur nāga krīt ārā pēc tam. Var ietaupīt uz nagu šķērē. Bet, ja tu nagu šķērs pēc aļikā, tu arī ietaupi uz nagu šķērē. Labāk pirkt viņus aļikā nekā ar plikām rokām tur šo ķīmiju aiztikt. Saka, man kur story times, ja, man pazīstamajam pieder detailings. Un viņš teica, ka viņš tur pie viņa strādā tādi, cietumnieki, ne? Bet tas pazīstamais, viņš jau dzīvo Āfrikā, pareizi? Viņš dzīvo Āfrikā, jā. Viņš ir melnādēļ. Es domāju, viņš jau nestīsies šitos video. Viņš nemaz nesaprot mūsu valodu. Jā, un viņam tur strādā cilvēki, kuriem īsti vairs nav ko zaudēt, jā. Un pēc gada pastrādāšanas tur tajā detailingā un ķīmiskajā tīrīšanā un visā šitā viņam nagi krīt nost. Viņš pats stāstīšu tā. Tā kā ar tām ķīmijām, tomēr bīstam. Labāk, lētāk ir nopirkt tos cimdus tomēr nekā pēc tam nāgus jauns. Ja story times turpinās, tad ir viens džeks, visu laiku bravūrīgi nevilka cimdus un taisīja kaut kādus motors, zāģus, visu laiku pa benzīniem, karočīt, rokas pa benzīniem. Un beigās viņš ar tām rokām varēja naglas dzīt noteikti. Beigās viņš vienkārši astiep pedājus. Vēl labāk. Un tas filtrs, kad ir saeļots, viņš izskatās šitā. Protams, es viņu uzreiz nelikšu iekšā, tāpēc, ka kamēr viņš ir slapš un vēl nav noticējies. Viņš vēl tā kā arī apžūs. Viņam bišķīt vajadzētu apžūt, jo tāpēc, ka, kad tu viņu galīgi slāpi ieliec iekšā, tas mocis nelec. Viņam pietrūkst gaisa. Viņš ir tā kā aiztaisījis cietās un tāpēc es parasti izdaru kaut kā šitā, lai viņš jums obligāti speciālo iepakojumu, kurā viņš ir nācis, lai jums ir uz kā uzlikt. Var uzlikt uz salvetītes, vienkārši man nav par rokai tagad. Tā, un pēc tam šos cimdus liekam vējas mašīnā un izmantojam atkārt. Cits vai nezinu, tas filtrus ar mazgājamo eļļu izmazgāja. Filmē, ja? Jā. Izmazgāja ar speciālo eļļu gaisa filtrus un samet vējas mašīnā, lai izmazgājās. Tad 3 reizes mazgāja drēbes un visu laiku smirdēja pēc eļļas. Tagad tā vairāk nedara. Kārtīgi vīriešu smaržas tās. Kāpēc es tam ticu? Tad ir daudz filtru un 20 filtri bija. Bija iepriekš mazgājis un nejūt uz darba drēbēm, bet uzreiz darba drēbes izmazgājis bija baigā pakaļā. Jā. Bet ja 20 filtri jāmazgā, tad tas ir vilinājums. Ielikt vējas mašīnā tomēr. Par šo gadu esmu tik maz nobraucis. Tikai 27 stundas. Es pa pagājušo gadu nobraucu. Jā. Ķēdi nevilks? Pa pagājušo gadu es nobraucu kaut kādas 50 stundas. Jā, visu ziemu braucām. Visu vasaru, visu laiku braucām. Pateicoties manas rokas salauza un vairs nebija komanda. Jā, ot Aināra dēļ viss ir. Paldies, Ainār, kad salauzi. Ainārs tev visu ir vainīgi. Kaut kā visu laiku mazgājām filtrus un tur eļļojām visu. Tur vienā brīdī palika rīktīgi tā kā poverī, ja? Un vienkārši tos vecos filtrus met miskastē un pērc jaunas vienkārši. Jā, tāds vieglāk ir. Rich un bomba klāt! Bomba klāt! Rich millionaire! Ko esmu īseni? Neko, tā jau rītdien tiekās. Ne es tiekos, bet tiekās. Tātad plāns šodien ir uzbraukt pa ļoti leģendāru trasi. Tā ir vispār pirmā trasa, kurā es savā mūžā braucu ar moci. Viņa ilgus gadus bija aizvērta, principā pamesta. Tur mainījās īpašnieki, laikam, cik es noprotu, un tā trasa vienkārši tika aizmirsta. Un tagad viņam tai trasē ir jauns īpašnieks, viņš viņu nopirka un izlīdzināja, uzstūma jaunu trasīti. Un tagad ir vispār šodien trases atklāšana. Brauksim ievērtēt.
4 mēnešus neesmu vispār bijis uz moča. Un redzēs, kā ies, gan jau, ka būs baigi grūti. Nu, brauksim, skatīsimies. Super, mega, giga, niga slepenajā Māpils mototrasē. Tur baigie džungļi ir. Džeks pa priekšu brauc ar pupsātu. Pa aizmuguri mauc ar bembīti. Es jau te vispār spriedzi nejūtu. Šitas jau vēl pat nav offroad. Kāda rocens lampiņa deg. Mauc tikai. Galvenais jāstās stūrē, ručkas neaprauj. Tur tā uz milimetriem iet. Offroadā esam ieradušies trasītē. Izstaigāsim, iepazīsimies ar jauno konfigurāciju. Pagaidām jau trasa izstās nereāli interesanta. Kalni lejus. Cik kurš maksā? Izstās jau trasa. Baigi labā konfigurācija ir taisnīta. Augšā kalnā. Video nolikt uz mūti. Video tā sūdīgi saprast, bet tur diezgan stāls kalns augšā. Links nav kaut kas tur. Kroči pēc pirmā brauciena rokas ir lupatās. Nobrauc kaut kāds 8 minūtes. Džeki vēl kaut ko vēlāk. Bišķiņ papūtīsies, brauks tālāk. Wow, it's very nice.
Šitā es redzēju. Vērnīs līdz rādīs, kā vajag gāzt. Vērnīs 69 the logical. AliExpress build. Vērnīs monstrs. Izbrauca pēdējais, viss spātu labdien. Labis. Tur tainā rīts pazudis. Tur nolicis uz mūtu laikam. Jā, redz, ko ir. O! Priedas. Šis ir tas līgums, kas man galīgi nesanāk. Gribās trāpīt šitajā špūrē. Bet kaut kā 50% no, varbūt pat vairāk, vispār nevar trāpīt. Pastīsimies, kā džekiem sanāk. Kā Werneram. Skaisti, skaisti. Ļoti labi. No, tā izskatās, ka visu vasaru regulāri cītīgi trenējies. Tā var braukt. Lāsties kā uzleca. Monstrs, vienkārši monstrs. Mašīna. Šis līkums arī ir ļoti tehnisks līkums. Kad tu nāc tādu pa kalniņu lejā, ļoti irdenas smiltis, tad ir kalniņš augšā. Tā ir tā kā bedrē. Baigi grūtiņi izbraukt pareizi. Pastīsimies, kā te ies, džeki. Diezgan labi. Masters. Nu, treniņš ir veiksmīgi nobraukts. Bez nekādiem damageiem. Viss ir veiksmīgi, visi dzīvi veseli. Motos izstāsts šitāds, galīgi netīrs. Mēģināsim braukt ārā no šiem džungļiem. Nenofilmēju pēdējo braucienu, aizmirs reāli uzlikt kameru. Bet jau baigi labi jau piešāvos un reāli pašam patika. Trasa ir reāli ļoti forša. Ļoti forša trasa. Treniņiem nav tramplīni. Viņa ir tāda mierīga. Un noteikti, ka brauksim vēl. Ies vaļā tūlīt offroad ar bēmbi. Šitas jau vēl pat nav offroad. Oi. M57 aiziet ručkā. Kur Škoda palika? Škoda jau vairs nav. Nē, kaut kur tur ir Škoda. Tālamā. Vai nu nobuksējās. Nezinu, kas tur ir. Jābrauc skatīties. Nu ko, škodinieks arī ir ārā. Protams, ar striķu palīdzību. Kur vēl ir pēdējā pēķa lielā, kurai mums ir jāpārvalk viņš pāri. Mēģināsim tā, lai bumpers vietā paliek. Labi, bedrīt. Viņš uzstūmās ar bumperīti. Tur tieši arī tu uzstūmi. Ārā esam. Ārā esam, jā. Kur te arī var... Jā, es domāju, ka jā. Mēs mierā. Nu, vispār neuzbuksēja, re, kur vienīgais pielipa sūdi pie bumpera. Nu, redz kā labi, ka ir džipinieks tomēr. Es jau esmu izvilcis diezgan daudz cilvēks no problēmām ārā. Visādām. Tā skaitā sevi ar šo ierīci.
Vecie padomā. Nē, vispār. Nē. Zini kā, šitais ķipa ir par maksu kontents. Tajā būs izgriezt. Jā, nu, otru. Patreons, jā. Tā mūzika arī baigas skatīt. Man viņš traks. Āšanas sistēma.